Pīters Pens, kapteiņa āķa ēna. Pīter Pen, tev ir aizsietas acis, un tu soļo pa dēli. Džons Dārlings sajūsmā spiedza un draudēja ar koka zobenu brālim Maiklam. Abi zēni spēlē kariņus savā bērnistabā. Džons izlikās par kapteini āķi, bet Maikls par Pīteru Penu. Es neiešu pa dēli, Maikls kliedza pretī. Tu esi mence, kapteini āķi. Pen, tu par to man dabūsi trūkties, sauca Džons, atdarinādams kapteiņa āķa ļauno smīnu. Maikls ar paceltu koka zobenu izlēca no gultas. Klaks, klaks. Kaismīgi cīnoties, koka ieroči klaudzēja vien, un zēni dzenāja viens otru pa visu bērnistabu. Kādā brīdī Maikls jutās gluži kā pazudušais puika nekur zemē. Tā, Džon un Maikl, jāiet gulēt, Vendi ienākusi istabā stingri noteica. Vēl tikai dažas minūtītes, Maikls lūdzās. Kapteinis āķis liek man soļot pa dēli. Rīt jums tam būs gana laika, māsa iebilda. Tagad laiks nakts mieram. Varbūt vēl pavisam mazu brītiņu, diedelēja Džons. Lai notiek, Vendī piekrita, bet es tūlīt būšu atpakaļ, un viņa aizgāja. Džons izlēca no gultas, un viņa ar Maiklu uzsāka vēl vienu cīņu ar koka zobeniem. Minūtes ritēja nemanot, un drīz atgriezās arī Vendija. Nu, gan jums brašuli jādodas pie miera, viņa sacīja brāļiem. Abi nolika zobenus un paklausīgi ierāpā zem segas. Vendija izslēdza gaismu un arī ielīda gultā. Viņa gulēja bērnistabā, kamēr tika uzposta un sakārtota viņas jaunā guļamistaba. Maikls uzrāva segu līdz zodam un pieglaudās pie rotaļu lācīša. Gultā bija silti un ērti, bet viņš nejutās noguris. Jau pavisam drīz telpu piepildīja lēnas elpas nomierinošās skaņas, un Maikls saprata, ka Džons un Vendija ir aizmiguši. Arī viņš cieši aizmiedza acis, bet labuma nekāda, miegs pat nedomāja nākt. Tad zēns iztēlojās kapteiņa āķi, kurš cenšas sagūstīt Pīteru Penu un pārsteigto pirāta viepli, kad veiklajam Pīteram izdodas aizbēgt. Piepeši atskanēja grabēšana un tāda kā vēju pūta. Maikls atvēra acis un ieraudzīja, ka bērnistabas loks ir plaši vaļā. Vai tiešām kāds par to bija ienācis? Tajā brīdī zēns uz attālās sienas pamanīja ēnu. Tētīt, puisēns nočukstēja un viņa acis šausmās ieplatās. Ēnas aprises bija tieši tādas kā kapteinim āķim. Vai tas varētu būt viņš? Maikls iedomājās par bēgšanu, bet tas nebija iespējams. Vajadzēja slēpties. Bailēs drebēdams pie visām miesām, Maikls uz žigli palīda zem segas. Kapteinis āķis bija tik baiss, bet pār galvu pārvilktā sega daudz nepalīdzēja. Bailes neatkāpās, un zēns gribēja pārliecināties, vai neģēlīgais pirāts tiešām staigā pa istabu. Uzmanīgi un lēnām pacēla segas apakšmalu, viņš palūrēja laukā. Āķi joprojām nekur nebija, bet Maikls labi redzēja kapteiņa ēnu uz pretējās sienas, un siluets bija tik liels kā visa pasaule. Brīdi paklaiņojuši pa istabu, ēna sāka lavīties uz tālā stūra pusi. Pār zēna muguru pārskrēja augsti drebuļi. Kapteinis āķis tuvojās Vendijai. Maikls saprata, ka jāglāb māsa. Pārlaižot acis bērnistabai, puisēna acis sadūrās pret kādu priekšmetu, kas gulēja līdzās gultai un bija tieši pa tvērienam. Tas bija viņa koka zobens. Zēns noliecās un sažņauta plaukstā zobenes palu tieši tajā brīdī, kad ēna apstājās pie Vendijas gultas. Atsviedis segu malā, Maikls metās virsū tumšajam siluetam. Ēna paklupa un gāzās atmuguriski. Zēns tai no jauna uzbruka.
bet dabūja spēcīgu triecienu ar dzels āķi. Maikls paspruka zem gultas. Ēna tam sekoja, bet zēns bija veiklāks. Piepeši ēna uzlēc uz gultas. Mazais cīnītājs norija baļu kamolu kaklā un sagatavojās vēl vienam triecienam ar āķi. Maiklam iešāvās prātā doma, kāpēc viņš redz vienīgi kapteiņa āķa ēnu, kur slēpjas pats āķis? Puisens sev jautāja, bet ilgi domāt un slēpties zem gultas nebija laika. Agrāk vai vēlāk kapteinis viņu atradīs. Maikls izsprāga no gultas apakš istabas vidū, un ēna viņam sekoja. Zēns kāpās atpakaļ un paklupa pār bumbu uz grīdas. Ēna zagās arvien tuvāk. Maikls nodomāja, ka tagad nu gan kapteinis āķis viņu noķers. Trīcēdams un drebēdams viņš iztēlēja uz skatību baiso krokodilu, kurš gaidīja, kad gājēji pa kapteiņa āķa kuģa dēli iekritīs ūdenī. Kikerigū! Kāds pēkšņi jautri nodziedāja. Pīters Pens? Maikls iesaucās, kad viņa iemīļotais varonis ielidoja istabā pa logu. Cik labi, ka tu ieradies! Kapteins āķis gribēja sagūstīt Vendiju, bet es viņu apturēju. Āķis parādījies šeit, viesis izbrīnījās un samiektām acīm palūkojās apkārt. Lūk, tur jau viņš ir! Pīters tūlīt iekliedzās. Jā, bet tā ir tikai kapteiņa āķa ēna. Pīters sadrūma. Taču mēs to nedrīkstam laist prom. Ēna lavījās prom, un Pīters tai sekoja. Vai tā ir tikai ēna? Maikls brīnījās. Tagad viņš vairs nejūtās tik nobijies, un piecēlies kājās arī metās pakaļ tumšajam apveidam. Ēna virzījās uz rotaļlietu lādes pusi. Ķer to no otras puses, Pīters sauca. Maikls tvarstīja kapteiņa siluetu no kreisās puses, kamēr Pīters to medīja no labās. Ēna bija sprukās. Maikls metās tai virsū un sagrāba no visa spēka. Bāz to šeit, Pīters lika un atvēra maisu. Maikls iestūķēja ēnu maisā, un Pīters aizskrēja tam galu ar virves gabalu. Beidzot, Pīters uzalpoja. Nu, tas ir nodarīts. Kāpēc kapteiņa āķa ēna bija šeit ieradusies, Maikls jautāja. Es to nozagu, lai izklaidētos, Pīters paskaidroja. Jo kāpēc? Ēna sagādāja viens vienīgs nepatikšanas. Raustīja pazudušos zēnus aiz ausīm un lika viņu gultās šķiekurs, un vēlāk aizlaidās no nekurzemes. Tas ir briesmīgi, Maikls ievaidējās. Pīters piekrītoši pamāja ar galvu. Es labāk lidošu atpakaļ uz nekurzemi un nogādāšu ēnu tur, kur tai pienākas būt. Man ir jāpagūst, kamēr uz kapteiņa āķa kuģa visi vēl guļ. Tā ir prātīga doma, Maikls atzina. Vai tu vēlies doties man līdzi? Pīters vaicāja. Tas būs aizraujošs ceļojums. Es labprāt dotos, ja varētu paņemt līdzi arī Vendiju un Džonu, zēns teica. Labi, ņemsim arī viņus līdzi. Pīters priecīgi iesaucās un pielidoja pie Vendijas gultas. Viņš jau pastieva roku, lai viegli sapurinātu meiteni, un piepeši apstājās. Ak, viņa tik saldi dus, viņš nočukstēja. Pīters palūkojas uz Džonu. Arī Džons guļ, viņš bilda. Tad mēs lidosim nākamreiz, Maikls nosprieda. Labi, nākamreiz, Pīters apsolīja un uzlēca uz palodes. Paliec sveiks, Maikl. Nodod no manis sveicienus arī Vendijai un Džonam. Viņš vēl uzsauca un aizlidoja naktī. Nodošu, Maikls apsolīja un pamājis ar tā, smaidīdams devās atpakaļ gultā. Ik viens piedzīvojums kopā ar Pīteru Penu viņam bija sevišķs notikums.